Vakar bija ministra prezidenta Kulberga tikšanās ar nevaldības organizāciju pārstāvjiem, un tas ir tas, ko mēs dzirdējām pēc tam, kad valdības kolēģi prezentēja viņam datus, rādīja prezentācijas par to, kas notiek. Tas bija sūds, ko es redzēju. Stundu pavadījām, es neko neiegūstu. Man nav nekāds pārskats. Kas man liek secināt, ka mums nav izējas datu, mums nav informācijas par to, kas valstī notiek ar budžeta līdzekļiem. Un tad paskatīsimies, kas tieši tika gatavots. Mums ir valsts kancelējas prezentācija, mums ir kultūras ministrijas prezentācija, mums ir finanšu ministrijas prezentācija, mums ir Excel fails, un mums ir vēl viens Excel fails. Es apskatījos viņus abus, un jāsaka, ka kapitāla sabiedrība maksājumos ir ļoti maz datu. Pēc apskatīsimies, kas tad mums ir valsts budžeta maksājumos iekšā šeit. Prezentācijas mums ir galvenais lieta, bet datus es saprotu, datus var saprast visu, tūliņ apstīsimies. Valsts budžeta maksājumi, un kas mums šeit ir? Valsts kasa ir sagatavojusi informāciju par visiem maksājumiem 24., 25., 26. gadā. Ir dažādi budžeta un ziedojumu dāvinājumu izdevumi, apkopoti šogad par periodu līdz 15. identificēšanai. Izmantots uzņēmuma reģistra biedrība un nodibinājuma saraksts no atvērto datu kopas. Un tā ir milzīga, vienkārši man ir kauns valsts kases vietā, man ir kauns mūsu valsts vietā par to, kā mēs apējamies ar šiem datiem. Par ko es runāju? Mēs tātad, man ir viens skaists piemērs. Latvijas informācija tehnoloģija klasters, ja šeit rāda, ka kopā ir samaksāts pa 3 gadiem 9560 tūkstoši. Tur detaļas, kas tur tieši kāds maksāts, cits jautājums. Bet kas šeit ir interesanti, te ir divas atstarpes šajā te vārdā, un paskatīsimies, kas notiek, ka mēs mēģinām atrast uz tehnoloģiju klasteris. Tātad mums ir viedo tehnoloģiju klasteris, ok, tas ir cits. Mums ir vēl viens Latvijas informācija tehnoloģija klasteris biedrība. Mums ir vēl viens viedo tehnoloģiju klasteris, ok, tas droši vien arī cits. Un atkal Latvijas informācija tehnoloģija klasteris biedrība. Kas mums šeit 80 tūkstoši klāt. Labi, pieliksim informācijas šeit. Tā, jā, pašu pirmo mums neatrod, jo tur ir divas tās atstarpes. Te mums ir 217 tūkstoši par 3 gadiem. Te mums ir 80 tūkstoši, tātad 300 tūkstoši. Un te mums ir vēl, 3,5 tūkstoši. Tātad būtībā 300 tūkstoši klāt, tam pašam augšā